27. nodaļa. Bet rīta agrumā visi augstie priesteri un ļaužu vecais pieņēma lēmumu par Jēzu viņu nonāvēt. Un tie saistīja viņu, aizveda un nodeva to zemes pārvaldniekam Pilātam. Tad Jūda, viņu nodevējs redzēdams, ka viņš pazudināts, nožēloja to, atnesa atpakaļ 30 sudraba gabalus augstajiem priesteriem vecajiem un sacīja: es esmu grēkojis, nododams nenoziedzīgas asinis. Bet tie sacīja: kas mums par daļu, raugi tu pats. Un viņš nometa sudraba gabalus templī, aizgāja un pakārās. Bet augstie priesteri paņēma sudraba gabalus un sacīja: nepieklājas to likt Dieva šķirstā, jo tā ir asins nauda. Bet viņi nolēma pirkt no tiem podnieka tīrumu svešiniekiem par kapsētu. Tāpēc šis tīrums ir nosaukts par asins tīrumu līdz šai dienai. Tā ir piepildīts tas vārds, ko pravietis Jeremija runājis, sacīdams: un tie saņēma no Izraēla bērniem 30 sudraba gabalus, cik dārgu maksu tie bija noteikuši, un deva tos par podnieka tīrumu, kā tas kungs man ir pavēlējis. Bet Jēzu veda zemes pārvaldnieka priekšā, un pārvaldnieks viņam jautāja: vai tu esi Jūdu ķēniņš? Bet Jēzus sacīja uz viņu: tu to saki. Un kad augstie priesteri un vecie viņu apsūdzēja, viņš neatbildēja nenieka. Tad Pilāts saka uz viņu: vai tu nedzirdi, tik smagi tie liecina pret tevi? Un viņš tev neatbildēja neviena paša vārda. Tā kā pārvaldnieks ļoti brīnījās. Pēc svētkos zemes pārvaldnieks mēdza atlaist tautai vienu cietumnieku, kuru tā vēlējās. Un tādā laikā tiem bija kā sevišķi bīstams cietumnieks vārdā Baraba. Un kad tie bija sapulcējušies, Pilāts sacīja uz tiem: kuru jūs gribat, lai es jums atlaižu? Vai Barabu vai Jēzu, kuru sauc par Kristu? Jo viņš zināja, ka tie to bija nodevuši aiz skaudības. Bet viņam sēžot uz soļa krēsla, viņa sieva sūtīja pie tā un lika sacīt: liec mierā šo taisno, jo es šonakt sapnī daudz cietu viņa dēļ. Bet augstie priesteri un vecēji pierunāja ļaudis, ka tie izlūgtos Barabu, bet Jēzu nokautu. Un zemes pārvaldnieks atbildēja un sacīja tiem: kuru jūs gribat no šiem abiem, lai es jums atlaižu? Bet tie sacīja: Barabu. Tad Pilāts saka tiem: ko tad es lai daru ar Jēzu, kuru sauc par Kristu? Viņi visi saka: sit viņu krustā. Bet viņš sacīja: ko tad viņš ļauna darīs? Bet tie brēca vēl vairāk: sit viņu krustā. Bet kad Pilāts redzēja, ka viņš nekā nevar izdarīt, bet troksnis kļuva vēl lielāks, tad viņš ņēma ūdeni un mazgāja rokas ļaužu priekšā sacīdams: es esmu nevainīgs pie šī taisnā asinīm. Raugait jūs paši. Un visi ļaudis atbildēja un sacīja: viņa asinis lai nāk pār mums un mūsu bērniem. Tad viņš tiem atlaida Barabu, bet Jēzus šauta un nodeva
lai viņu sistu krustā. Tas zemes pārvaldnieka karavīri ņēma Jēzu, veda to pārvaldnieka pilī un sasauca ap viņu visu pulku. Un tie novilka viņa drēbes un apvilka viņam purpura mēteli. Tie nopina ēšķu vainagu un lika viņam to galvā, un deva viņam niedri labajā rokā un locīja ceļus viņu priekšā, viņu apsmiedami un sacīdami: sveiks, Jūdu ķēniņ! Un tie spļāva viņam virsū, ņēma niedri un sita viņam pa galvu, un kad tie bija viņu apsmējuši, tad tie novilka viņa mēteli un apvilka viņa paša drēbes un aizveda viņu, lai sistu krustā. Bet iziedami tie sastapa cilvēku no Kirēnas, vārdā Sīmani. Tie piespieda to nest viņa krustu. Un nonākuši tai vietā, ko sauc Golgātu, tas ir pieres vieta, tie viņam deva dzert etiķi maisītu ar žulti, un kad viņš to nobaudīja, viņš negribēja to dzert. Un tie viņu sita krustā un izdalīja viņa drēbes savā starpā ar mesliem. Un tie sēdēja tur un apsargāja viņu. Un virs viņa galvas tika pielikts viņa vainas uzraksts: šis ir Jēzus, Jūdu ķēniņš. Tad divi slepkavas tika kopā ar viņu krustā sisti. Viens pa labo, otrs pa kreiso roku. Bet garām gājējs zaimoja viņu galvas kratīdami un sacīja: viņš gribēja noplēst templi un to atkal uzcelt 3 dienās. Palīdzi pats sev, ja tu esi Dieva dēls. Kāp no krusta zemē. Tāpat augstie priesteri līdz ar rakstu mācītājiem un vecajiem apsmēja viņu sacīdami: citiem viņš palīdzējis, bet pats sev nevar palīdzēt. Ja viņš ir Izraēla ķēniņš, lai nokāpj no krusta, tad mēs ticēsim uz viņu. Viņš Dievam uzticējies. Tas, lai glāb viņu, ja grib, jo viņš ir sacījis: es esmu Dieva dēls. Tāpat arī slepkavas, kas līdz ar viņu bija krustā sisti, zaimoja viņu. Bet no 6. stundas tāpat tumšs pār visu zemi līdz 9. stundai. Un ap 9. stundu Jēzus sauca stiprā balsī: Elī, Elī, lama sabachthāni. Tas ir: mans Dievs, kāpēc tu esi mani atstājis? Bet daži no tiem, kas tur stāvēja, kad tie to dzirdēja, sacīja: šis sauc Eliju. Un tūlīt viens no tiem aizskrēja, paņēma sūkli, pildīja to ar etiķi, uzsprauda to niedrē un dzirdīja viņu. Bet citi sacīja: pagaidi, redzēsim, vai Elija nāks un glābs viņu. Bet Jēzus atkal iekliedzās stiprā balsī un izlaida savu garu. Un redzi, tempļa priekškara auts pārplīsa no augšas līdz apakšai 2 gabalos, un zeme trīcēja un klintis šķēlās. Un kapi adrijās, un daudz svēto miesas, kas dusēja, cēlās augšā. Un tie izgāja no kapiem pēc viņa augšām celšanās, nāca svētajā pilsētā un parādījās daudziem. Bet virsnieks un tie, kas bija pie viņa un sargāja Jēzu, redzēdami zemes trīci un visu, kas tur notika, izbijās ļoti un sacīja: patiesi šis bija Dieva dēls. Bet tur bija daudz sievu,
kas no Galilejas bija sekojušas Jēzum un viņam kalpojušas, tās skatījās no tālienes. Starp tām bija Marija Magdalēna un Marija, Jēkaba un Jāzepa māte un Cebedeja dēlu māte. Bet vakarā nāca kāds bagāts cilvēks no Arimatijas vārdā Jāzeps, kas arī bija kļuvis par Jēzus mācekli. Viņš nogāja pie Pilāta un izlūdzās Jēzus miesas. Tad Pilāts pavēlēja tās viņam atdot. Un Jāzeps ņēma miesas, ietina tās tīrā audeklā un ielika tās savā jaunajā kapā, ko viņš bija izcirtis klintī, un pievēla lielu akmeni pie kapa durvīm un aizgāja. Bet tur bija Marija Magdalēna un otra Marija, viņas sēdēja pretīm kapam. Bet otrā dienā, tas nāk pēc sataisnamās dienas, augstie priesteri un farizēji sapulcējās pie Pilāta un sacīja: Kungs, mēs atminamies, ka šis viltnieks vēl dzīvs būdams sacīs, pēc 3 dienām es celšos augšā. Tāpēc pavēli kapu apsargāt līdz 3. dienai, ka viņa mācekļi nenāk naktī un viņu nenozog un neizpauž ļaudīm. Viņš ir no miroņiem augšām cēlies. Pēdējā vilšana tad būtu lielāka nekā pirmā. Pilāts sacīja uz tiem: jums ir sargi, eita un apsargājiet to, kā paši zina. Un tie aizgāja un pielika kapam sargus, un bez tam vēl aizīmogoja akmeni. Divdesmit 8. nodaļa. Bet pēc sabata 1. nedēļas dienai austot, Marija Magdalēna un otra Marija nāca kapu apraudzīt. Un redzi, notika liela zemestrīce, jo tā kunga eņģelis nāca no debesīm piegājis, novēla akmeni no durvīm un sēdās tam virsū. Un viņa izskats bija kā zibens, un viņa drēbes baltas kā sniegs. Bet sargi drebēja aiz bailēm un kļuva kā miruši. Bet eņģelis uzrunāja sievu sacīdams: nebīsties, jo es zinu, ko jūs meklējat. Jēzu krustā sistu. Viņš nav šeit, jo viņš ir augšām cēlies, kā viņš sacīs. Nāciet šurp un raugiet to vietu, kur viņš gulēja. Un ejiet steigšus un sakiet viņa mācekļiem, kā viņš ir no miroņiem augšām cēlies. Un redzi, viņš jums pa priekšu noies uz Galileju, tur jūs viņu redzēsiet. Redzi, es jums to esmu sacījis. Un tās steigšus izgāja no kapa ar bailēm un ar lielu prieku, un tecēja to vēstīt viņa mācekļiem. Un redzi, Jēzus nāca tām pretī un sacīja: esiet sveicinātas. Bet tās piegāja pie viņa, apkampa viņa kājas un krita viņa priekšā pie zemes. Tad Jēzus saka uz tām: nebīsties, eita un sakiet to maniem brāļiem, lai viņi noiet uz Galileju, un tur viņi mani redzēs. Bet viņam aizejot, redzi, kādi no sargiem atnāca pilsētā un pastāstīja augstajiem priesteriem visu, kas bija noticis. Un tie sapulcējās, ar vecajiem nolēma bagātīgi dot kareiviem naudas un tos pamāciet: sakiet,
kā viņa mācekļi naktī atnāca un mums guļot to nozeva. Un ja tas zemes pārvaldniekam taptu zināms, mēs viņu gan apmierināsim un gādāsim par to, ka jums nekas nenotiks. Un sargi ņēma naudu un darīja, kā bija mācīti. Un šī valoda izpaudās starp jūdiem līdz šai dienai. Bet viņa 11 mācekļi nogāja uz Galileju, uz to kalnu, kur Jēzus tiem bija pavēlējis. Un kad tie viņu redzēja, tie nokrita viņa priekšā ceļos, bet citi šaubījās. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja un sacīja: man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un darāja par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam.